Šis ir 3. gads kopš vasaras vidū tiek rīkoti Rubenes ciema svētki, un jau tradicionāli tos atklāja ar ziedu izstādi baznīcā. Pasākuma rīkotājs stāsta, ka apkārtnē ir daudz iekoptu dārzu, un puķu audzētāji arī labprāt piekrīt savu veikumu parādīt plašākam skatītāju lokam. Te arī bija izstādēs, sākoties, ka ienāca un ieraudzīja, no kura dārzi ir vārti, tas man te blakus ir. Tā ir, varbūt ikdienā mēs paskrienam garām tam visam. Izstādi atklājot, Rubenes draudzes mācītājs atzina, ka lilijas ir vienīgie ziedi, kas pieminēti Bībelē. Liliju audzētāji par to nemaz nebrīnās, slavējot šī zieda skaistumu un cēlumu. Es varu pie katras stāvēt un priecāties un gaidu, kad uzziedēs. Un vēl joprojām šogad ir tas īpatnējais gads, ka vēl nav uz šiem, uz jūlija beigām saziedējuši visas lilijas. Citreiz jau ir noziedējuši, bet tagad ir tā, kad vēl pumpurā un gaidu, kad kur atvērsies. Daiga stāsta, ka viņas liliju dobas pēdējos gados krietni papostījuši arī maivaboļu kāpuri. Jādomā, kā kolekciju atjaunot, jo pieraksti liecina, gadu gaitā dārzā ziedējušas gandrīz 80 liliju šķirnes. Kaimiņos Mārtiņš Ermenas mums dzīvo, un tad pie viņas katru gadu aizēju un nopērku kaut ko, pasūtu kādu no lilijām, ja man ļoti patīk. Un man ir garas dobas bija, un visas maivaboļu kāpuri apēduši, un tikai ļoti mazi palicis no visa tā. Un ļoti žēl, ka tās pašas skaistākās pat ir pazuduši, bet, kā Mārtiņš teica, neuztraucies, gan jau no zvīniņām mazām gan jau kaut kas atkal. Un tā arī ir, un tā arī šeit ir maziņas, bet tomēr ir kaut kas saglabājies. Daiga arī atzīst, ka ir īsta puķu mīle, un vasarās pašas dārzs ir iecienītākā uzturēšanās vieta. Man nevienu gadu nebija matiolas tā izdevušās, jo es viņas tā kā noliku ēnainākās vietās. Viņas necils, nolikšu tā necils. Un šogad es domāju, es iesējuši tādā labi redzamā. Kā viņas smaržo vakarā atnāca no baznīcas. Pēc kārtošanas es teicu, es nevaru iekšā ieiet, jo viņas smaržo tā apreibinoši smaržo šogad. Tā kā katram ziedam savu burvību. Tālāku ceļu uz Rubeni mērojuši izstādē apskatāmie flokši. Tie nākuši no Smiltenes puses no Erikas Trifonovas dārza, kurā pavisam aug 176 dažādu nokrāsu flokši. Lielākā daļa viņas pašas selekcionēti. Audzētājs stāsta, ka flokšus atceras vēl no savas bērnības, un pēdējā laikā tie no nepelnītas aizmirstības atkal parādās arvien vairāk dārzos. Flokši nāk atpakaļ modē, lai tas tā būtu, tas priecē, jo, runājot par mūsu mājām, kopš apzinos to, kas auga mammas un vecmammiņas dārzā, vienmēr flokši bijuši. Savulaik vairāk audzētas dālijas, taču tas prasa daudz spēku, un ar flokšiem darba ir daudz mazāk. Floks ir ļoti izturīga šķirne, var teikt, ka viņi ir tāda kārtīga nezāli puķu starpā. Jo floks, kur viņš ir audzis, viņš apsakņo sev riņķī tādu teritoriju, kad 2 gadi tur, kur floks ir audzis, izrakts ārā un nav paticis, nevar neko stādīt. Jo floks pēdējo dzīvības spēku dzen ārā no pazemes saknītēm un mēģina atjaunot savu dzīves vietu un statusu. Erikas kundze stāsta, ka no viņas selekcionētās flokšu šķirnes iekļautas arī Salaspils botāniskā dārza kolekcijā. Viņu kolekcijā pārpa 30 manas šķirnītes, manas selekcionētās šķirnītes. Es esmu priecīga, ka tajā laikā varbūt, kad es sēdīšu mākoņu maliņas, tad vismaz es Salaspilī varbūt savus flokšus redzēšu. Erikas Trifonovas dārzā vēl izveidota neliela liliju un dienziežu kolekcija. Tā darba vasarās pietiekot no agra rīta līdz vēlam vakaram, taču viņi par to nesūrojas. Man neviens to kā krustu kaklā uzkāris vai kā mugursom plecos uzlīdz flokšs nav. Tas ir paši izvēle, un laikam jau ir tie puķu dūlie tādi, ka tā kā narkotika uz šito lietu. Kur redzi kaut ko, tā vajag dabūt, vai tā ir slimība laikam drusku. Rubenes ciema svētku ietveros piekdienas vakarā baznīcas dārzā plānots arī nakts koncerts. Arī tad apmeklētāji varēs aplūkot un izsmažot flokšus un lilijas. Uzstāsies soliste Dināra Rudāne un pianists Gins Bērziņš, kurš arī ir atzīts
kā pianists ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts robežām. Tā kā, mēs tur parasti cenšamies arī tādus tiešām zināmas vārdus. Varbūt šoreiz tas ir mums pašiem pārbaudījums, bet šie nakts koncerti ir tādi, kur cilvēki brauc un skatās, un mēs parasti, ja esam salikuši solis, tad parasti nesam vēl kaut ko ārā klāt, lai visiem būtu vietas. Savukārt sestdien rubenieši varēs iesaistīties dažādās sportiskās aktivitātēs, skriet, nojot, orientēties, spēlēt florbolu, iesaistīties ģimeņu stafetēs, apmeklēt medību trofeju un foto izstādi. Sestdienas noslēgumā ballīte.